Galvaspilsēta Riga ir ne tikai Latvijas, bet arī visas Baltijas pērle. Tā atrodas Latvijas vidusdaļa, Rigas jūras līča dienvidu piekrastē, mūsu lielākās upes Daugavas grīva. Rigai ir sena vēsture, un tā lepojas ar bagātu kultūras mantojumu. Rīga ir vienā no vecākajām Eiropas galvaspilsētām, un jau kopš dibināšanas brīža arī Baltijas valstu lielākā pilsēta, kultūras un rūpniecības centrs, vienā no ievērojamākajām ostām Baltijas jūras austrumdaļā. Ap 700 000 iedzīvotājiem tā ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un trešā lielākā pilsēta visas Baltijas jūras reģiona. Rīgas pilsētas platība ir aptuveni 300 kvadrātkilometru. Ventspils ir vienā no Latvijas senākajām pilsētām. Tās veidošanas pirmsākumi saistāmi ar Livoņas ordena pils uzcelšanu, kas pirmoreiz vēstures dokumentus pieminēta 1290. gadā. Pēdējo 10 gadu laikā Ventspilī ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Tiek restaurēta vecpilsēta, sākopti pilsētas meži un parki un atjaunots ielu saiklis. Jau 8. gadsimtu Ventas krastā stāv Livoņas ordena pils. Tā ir vecākais viduslaiku cietoksnis Latvijā, kurš saglabājies līdz mūsdienām. Ventspils ir nozīmīga ar savu neaizsalstošu ostu, kura tiek pārkrauts liels daudzums naftas, kalijas sals un citu resursu. 2012. gadā Ventspils pludmalē jau 14. reizi pēc kārtas piešķirts prestīžais zilais kārogs, kas ir augsts starptautiskais novērtējums tīrai videi, labai ūdens kvalitātei, drošībai krasta un uz ūdens, kā arī labiekārtojuma augstam līmenim un atbilstībai starptautiskas vides organizācijas vides izglītības fonds noteiktajām stingrajām prasības šājas jomas. Kāpas apkārtne ir labi iekārtota un sakopta, bet tās nogazes nostiprinātas. Tos kāpa laika rituma ir sablivējis un ar ūdens palīdzību sacementējis vējš. Šeit vēl joprojām zvejnieki iet jūrā un rāmos vākarus nereti smāžu pēc cieti kupinātam būtam. Stāldzenē ar pilsētnieku un viesu iecinīta pastaigu peldvieta ar iespaidīgu jūras stāvkrāstu. Ventas rumbai nepiemīt pasaules lielo ūdenskritumu aizraujošais mežonīgis skaistums. No tilta skatoties tāpat izskatās pēc nelielas krāsīties. Ūdenskrituma patiesu skaistumu var novērtēt veltot tām vismaz 10–15 minūtes un noejot pie tā vienā vai otrā krasta. Turaidas pils ir vienā no senākajām mūsdienas apskatējām viduslaiku pilim Latvijā. Atrodas Gaujas labajā krasta Siguldas pilsētas teritorija Turaida. Meži ir viena no mūsu lielākajām dabas bagātībām. Tajos ievad senas savaļas ogas, riekstus, arznicības augus, tecina sveķus, berzas sulas un pļauj sienu. Mežus mīt daudz medību dzīvnieki. Ievērojot meža lielo nozīmi cilvēka dzīvē, Latvija veic dažādus pasākumus mežu resursu aizsargāšanā un palielināšanā. Vēsturiski Latvija dālas 4 reģionos – Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale. Kurzeme novads Latvijas rietumu daļā, Baltijas jūras Vejānainas krasts, Ventspils un Liepājas ostas, Ventas ruba Kuldīgā. Latvijas centrālais reģions Zemgale. Zemgale ir slavena ar savu dabas skaistumu. Tervetes nacionālais parks ar savam unikālajam priedam, Daugavas ainaviskais labais krasts.
Zeme ir Latvijas sirds. Gaujas Nacionālajā parka teritorijā atrodas slavena Sigulda un Turaidas pils ar savām vēsturiskajām un skaistajām leģendām. Latgale ir Latvijas dienvidaustrumu reģions, saukts par Zilo ezeru zemi. Latgalē atrodas pats lielākais Latvijas ezers – Lūvanas ezers. Tas aizņem 80 kvadrātkilometru lielu platību, un dziļākais ezers – Drīdzis, maksimālais dziļums – 65 metri. My name is Daria. My name is Vladislav. My name is Roma. My name is Victoria. And this is our place in Europe.